Šovakar raidījumā Staburaga pagastā spraigā operācijā aiztur 46 nelegālos migrantus. Līvānu novada pedagogi saņem radošā darba stipendijas. Aizkraukles novada Staburaga pagastā šodien tika aizturēti 46 nelegālie migranti un to pārvadātāji. 7 no rīta tika pamanīts aizdomīgs busiņš un nekavējoties valsts policija sadarbībā ar valsts robežsardzi izsludināja speciālo plānu Slasts un veica nepārtrauktu vajāšanu no Baltkrievijas Latvijas valsts robežas Silenē. Notika spraiga pakaļdzīšanās transporta līdzeklim, tas ir busam ar valsts policijas trafarējuma pakaļdarinājumu. Kā rezultātā aizkrauklis novada Staburaga pagastā uz ceļa aizkraukle Jēkabpils tika apturēts transporta līdzeklis ar viltotu policijas trafarējumu, ar viltotām valsts policijas numura zīmēm, kas atbilst reālajām valsts policijas numura zīmēm. Lai apturētu automašīnu, nācās izmantot šaujamieročus, sašaujot riepas. Transporta līdzeklī tika atrasti 46 nelegālie migranti, kuru izcelsmes valsts pēc robežsardzes sniegtās informācijas ir Somālija. Automašīnā atradās arī migrantu pārvadātāji. Šoferis tika aizturēts uzreiz, bet viens no pārvadātājiem, busiņa pasažieris, iebēga mežā. Meklēšana ilga vairākas stundas, bet pēcpusdienā viņš tika notverts aptuveni 6 kilometru attālumā no auto apturēšanas vietas. Notikuma vietā visu dienu strādāja eksperti, kas veica nepieciešamās ekspertīzes. Valsts policijā uzsver, ka operatīvā dienesta transporta līdzekļa viltojums ir pietiekami meistarīgs, lai gan ir nianses, kuras nesakrīt, piemēram, garumzīmes uzrakstos. Valsts robežsardzē jau vairākas nedēļas bija aizdomas, ka šāds busiņš varētu tikt izmantots migrantu pārvadāšanai. Analizējot visu kopsakarībā, kad robežsargus noteikti bija arī iespējams izdevies maldināt policijas trafarētu automašīnu ar ieslēgtiem bākuguņiem. Nav robežsardzes ikdiena, ka mēs apturām operatīvo dienestu transporta līdzekļus, bet analizējot un saliekot kopā informāciju, radās aizdomas, ka šāds busiņš, šāds vai līdzīgs varētu tikt izmantots sevišķi smagu noziegumu izdarīšanai. Sākotnēji bija informācija, ka 4 mikroautobusā vestie migranti ir guvuši traumas aizturēšanas rezultātā un nogādāti slimnīcā. Tomēr valsts robežsardzē uzsver, ka šis skaits ir mazāks. Ir arī ziņas, kad ir simulēta ciešana no aizturēšanas rezultātā. Tāpēc uz slimnīcu ir nogādāti 3, bet beigās bet arī bija mēģinājums simulēt, kad ir. Tāpēc tā informācija kaut kur parādījās, ka ir 4. Varētu būt beigās, ka 2 ir tikai cietuši un arī vēl viens ir simulants. Valsts robežsardzē uzsver, ka gadījumos, kad likuma pārkāpēji neievēro likumsargu prasības, nākas izmantot šaujamieročus, lai veiktu aizturēšanu. Šodien operācijā tika iesaistīts liels daudzums valsts robežsardzes un valsts policijas resursu. Migranti, kuri netika nogādāti slimnīcā, ir aizvesti atpakaļ uz Baltkrieviju. Par notikušo ir uzsākts krimināla process. Par šādu noziegumu migrantu pārvadātājiem draud brīvības atņemšana uz 2 līdz 8 gadiem. Līvānu novada pedagogi pulcējās skolotāju dienas pasākumā, kur tika pasniegtas radošā darba stipendijas. Iniciatīvas ieviesējs un uzturētājs ir Sijā Light Guide Optics International valdes priekšsēdētājs Daumans Papfrots. Stipendiju mērķis ir atbalstīt pedagogus un motivēt viņus ieinteresēt skolēnus dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Šis jau ir 10. gads, kad uzņēmums piešķir līdzekļus radošā darba stipendijām. Šajos 10 gados uzņēmums pedagogu stipendijām ir novirzījis precīzi 190 000 eiro. Un tā galvenā motivācija ir mūsu uzņēmuma vadītāja Daumanta Papfrota pārliecība par to, ka tieši izcili pedagogi, kuri iegulda savas zināšanas darbu talantīgos skolēnos, ir pamats gan katra individu izaugsmei, gan arī konkrēti mūsu uzņēmuma veiksmes stāsta pamatā.
Stipendijas tiek piešķirtas par pedagoga sagatavoto skolēnu iegūtajām, godalgotajām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs, reģionālajās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un citos konkursos, par skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātiem, tāpat par radošumu pedagoģiskajā darbā. Sasniegumi tiek summēti noteiktā punktu sistēmā. Šogad tika piešķirtas 11 radošā darba stipendijas 10 pedagogiem. Jaunsilavas pamatskolas skolotāja Vija Māsāne saņēma 2 stipendijas, vienu par sasniegumiem sākumskolas posmā, otru par paveikto pamatskolas posmā. Man ir liels gandarījums gan par sevi, gan par bērniem, jo darbs ir apusēji ieguldīts. Un divkāršs ir prieks tad, ja viņš arī papildus nāk pēc stundām un kaut ko papildus vēl mācās un apgūst. Kopējais radošā darba stipendiju fonda apjoms šim gadam bija 20 000 eiro. Katrs pedagogs saņēma no 500 līdz 5000 eiro atkarībā no sasniegumiem. Esmu ļoti priecīga, ļoti pateicīga, jo tas man dod iedvesmu darīt citus darbus. To stipendijas izmantoju pārsvarā tādiem neparastiem variantiem. Tas noteikti nav priekš sevis, bet lai turpinātu savas idejas kaut kādā ziņā. Tas darbs bieži vien tāds nav acīm redzams. Tas bieži vien ir tāds mājās tieši darbs. Pirmkārt, lai es izdomātu, ko darīt, kādus uzdevumus dot, vai arī kā strādāt, kādas varbūt idejas pat jānoķer, skatoties dažādas, varbūt pat YouTube variantus vai vēl kaut kādas, varbūt pat filmas vai vēl kaut ko, un tikai tad veidojas turpinājums darbam. Un tad jau tīri darbs varbūt ar skolēnu, un, protams, ir ļoti forši, ka skolēni paši motivēti strādā, ir tāds azarts un prieks vēl lielāks. Pēc apbalvošanas ceremonijas pedagogus priecēja koncerts, kurā muzicēja Ieva Akurātere, Matīs Akurāters un Aivars Hermanis. Jēkabpils novada Viesītes pagastā Jēkabpils novada pašvaldības policijas darbinieki apturējuši automašīnu Volkswagen, ko vadīja 1974. gadā dzimis vīrietis. Viņš bija sēdies pie stūres būdams 2,44 promīļu stiprā alkohola reibumā. Tāpat viņam nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Uz notikumu vietu tika izsaukta valsts policija, kas par notikušo uzsākusi kriminālu procesu. Savukārt autovadītāja transportlīdzeklis tika konfiscēts. Jēkabpils novada Viesītes pagastā dega kravas automašīna ar zaru šķeldotāju. Aizvadītajā diennaktī visā Latvijā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 31 izsaukumu, 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, tā skaitā 1 uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 12 uz glābšanas darbiem, bet 9 izsaukumi bija maldinājumi. Līvānu novada pašvaldība izsludinājusi pieteikšanos darbam Turku pagasta valdē. Valdes locekļu kandidatūras jāiesniedz pašvaldībā līdz šā gada 18. oktobrim. Pieteikumi jāiesniedz elektroniski uz e-pasta adresi pasts@līvāni.lv vai nogādājot tos personīgi Līvānu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 77 Līvānos. Pieteikuma anketa pieejama portālā Jēkabpils laiks. Sēlijas konkursa noslēgumā Viesītes kultūras centrā Sēlija norisinājās konkursa Sēlijas sudrabs apbalvošanas ceremonija. Galveno balvu sudraba rotadatu ar vilka siluetu, ko speciāli konkursam izgatavojusi juveliere Ranta Roga, šogad saņēma 3 laureāti – Alberts Kraņevskis no Gārsenes pagasta, Ieva Jātniece no Rubenes pagasta Kaldabruņas un Aivars un Sanita Lūši no Saukas pagasta. Konkurss Sēlijas sudrabs norisinājās jau 3. gadu. Jēkabpils novada pašvaldība pieņēmusi īpašumā dāvinājumu no Sijāt TET bijušo pasta ēku, kas atrodas Zasas muižas parkā. Vietvaras pārstāvi plāno ēkā ierīkot turisma informācijas punktu vai novadpētniecības muzeja telpas saistībā ar Zasas muižas parku,
Ieceri varēs īstenot, ja ēkas stāvoklis būs atbilstošs un izdosies piesaistīt projektu līdzekļus. Daļu telpu varētu arī iznomāt. Ēkai veicama tehniskā apsekošana, jo stāvoklis iekštelpās ir pasliktinājies. Septembra otrajā pusē Latvijā un visā Eiropā risinājās Eiropas sporta nedēļas pasākumi. Jēkabpils novadā iedzīvotāji tika aicināti piedalīties dažādos koptreniņos, komandu sporta spēļu treniņos un pārgājienos. Kopā visās aktivitātēs Jēkabpils novadā iesaistījās 262 aktīva dzīvesveida piekritēji, pārgājienos 58, atvērtajās vingrošanas nodarbībās 67 un atvērtajos sporta spēļu treniņos 137 dalībnieki. 9. oktobrī 18. Jēkabpils meža parkā norisināsies pusstundas skrējiena otrā kārta. Šīs tradicionālās sacensības katru rudeni pulcē kuplu pulku aktīva dzīvesveida piekritēju. 10. oktobrī 10. Biržu tautas namā norisināsies Zolītes čempionāts. Šis čempionāts bieži piesaista gan amatierus, gan profesionālos spēlētājus. 10. oktobrī 15. Jēkabpils pilsētas bibliotēkā notiks lasīšanas veicināšanas nodarbība jaunākās skolas vecuma bērniem lasām stunda. Tiks apskatīta kāda no jaunākajām bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām. Šoreiz varēs iepazīties ar grāmatu Vēl vienam vietas nepietiks. 10. oktobrī 15. Biržu tautas namā būs tikšanās ar Ingu Āriņu. Varēs uzzināt par ceļojuma iespaidiem Marokā un Mandalām. Nepieciešams iepriekš pieteikties zvanot uz tālruņa numuru 20 271 641. 11. oktobrī 15.30 Rubenes tautas namā būs iniciatīvu grupu uzsaukums. Iesaistoties jauniešu iniciatīvu grupā, var iegūt jaunus domu biedrus un draugus, realizēt savas idejas, kā arī gūt pieredzi un zināšanas tālākajiem mērķiem. Aicināti jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 11. oktobrī 18. Salas bibliotēkā paredzēta tikšanās ar juristi un grāmatas Laimes putekļi autori Ievu Branti. Par pasākuma muzikālo noformējumu rūpēsies saksofonists Rudolfs Richters. 12. oktobrī 14. Jēkabpils sporta hallē notiks Jēkabpils novada atklātā čempionāta hokejā otrās līgas spēle, kur savā starpā spēkiem mērosies hokeja komanda Logi un Durvis un hokeja komanda Jēkabpils 2. 12. oktobrī 16. Dignājas pamatskolā norisināsies ziedu balle kopā ar mūziķu apvienību Aīda un draugi. Pasākumā varēs satikt kaimiņus, radus un draugus. Tāpat tiks sveikti cilvēki, kuri svin apaļās jubilejas. 12. oktobrī 19. Rubenē pie tautas nama risināsies nakts orientēšanās. Uz šo pasākumu tumsā aicinātas ģimenes ar bērniem, pusauģi un citi aktīvie un aizrautīgie Jēkabpils novada iedzīvotāji. No 14. līdz 25. oktobrim Jēkabpils pilsētas bibliotēkā būs pasaku viktorīnu cikls Kariete, kurš paredzēts 2. līdz 6. klases lasītājiem. Oktobrī karietē vizinās zviedru rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas grāmatu varoņi, piedzīvojumu meklētāja Pepija Garzeķe un omulīgais Karlsons. 15. oktobrī 17. Salas bibliotēkā tiks atklāta dzejas grāmata Es meklēju mieru, kuras autore ir Agrita Priedoliņa. Viņa ir jēkabpiliete, un šī jau ir viņas otrā dzejas grāmata. Pasākumā piedalīsies arī mūzikas terapeite un oriģināldziesmu autore Vēsma Keire. Kā pareizi šķirot plasmasas iepakojumu? Izskalo iepakojumu no pārtikas atlikumiem, atrodi dzelteno konteineru, saplacini iepakojumu, tā tas konteinerā aizņems mazāk vietas, izmet iepakojumu konteinerā. Šķiroto atkritumu konteinerā nedrīkst būt citu atkritumu piemaisījuma. Tas bojā visa konteinera saturu, kas kļūst nederīgs otrreizējai pārstrādei, enerģijas ieguvēji vai otrreizējai apritei. Šādi atkritumi uzskatāmi par sadzīves atkritumiem. Izmest dzeltenajā konteinerā var dzērienu pudeles, apzīmējums uz iepakojuma PET1, plēves un maisiņus no zema blīvuma polietilēna, apzīmējums uz iepakojuma LDPE4, pudeles, kanniņas un kastītes no PET un augsta blīvuma polietilēna, apzīmējums uz iepakojuma PET1 un HDPE2, piemēram šampūna, mazgāšanas līdzekļu iepakojumu,
metāla iepakojumu, skārdenes, konservu un citas metāla kārbas un vāciņus. Dzeltenajā konteinerā nedrīkst mest netīru ar satura paliekām esošu iepakojumu, izstrādājumus no polipropilēna, lielākā daļa jogurta, krējuma, kausēto sieru, salātu un olu iepakojuma, apzīmējums uz iepakojuma PP5, izstrādājums no polistirola, vienu reizi lietojamos traukus, apzīmējums uz iepakojuma PS6, rotaļlietas, saimniecības preces un sadzīves priekšmetus no polivinila chlorīda, apzīmējums uz iepakojuma PVC3, citus plasmasas izstrādājumus, apzīmējums uz iepakojuma 7, putu plastu. Iepakojuma apzīmējumus parasti var atrast iepakojuma apakšdaļā. Ikdienā par veselību mēs piemirstam, bet tieši tur tā sākas mūsu ikdienas paradumos. Ieklausoties savās sajūtās ikdienu, rūpējoties, lai organismam būtu visi vitamīni, veselīgāk ēdot, uzveicot stresu, pavadot laiku svaigā gaisā un pasportojot, kaut vai mazliet, bet ikdienu. Un, kad ir nepieciešams padoms par recepšu medikamentiem un savu labsajūtu, ērti to saņem pie labākajiem farmaceitiem pieejamākajā aptiekā Latvijā. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Sasildi savas mājas ar patu kurināmās koksnes produktiem. No augstas siltumietilpības skujkoka briketēm līdz pat kamīnu malkai. Pata plašajā piedāvājumā tu atradīsi tieši to, kas vajadzīgs tavam mājoklim. Vai tev nepieciešams neliels daudzums vai visa palete? Mums ir izcinājumi katras mājas siltumam. Apmeklē Pata veikalus Rīgā, Drēliņos, Valmierā, Saldū vai Liepājā. Un iegādājies kvalitatīvu kurināmo savām mājām. Ātri, vienkārši un izdevīgi. Viss nepieciešamais tagad arī nopērkams vien ar dažiem klikšķiem mūsu e-veikalā www.patatimber.lv.